Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Lūkas evaņģēlija 10. nodaļas. Tālāk iedami, viņi iegāja kādā ciemā. Kāda sieviete vārdā Marta uzņēma viņu savā namā. Viņai bija māsa vārdā Marija. Tā apsēdās pie kunga kājām un klausījās viņa vārdos. Bet Marta, nopūlējusies, daudz kalpodama, nostājās viņa priekšā un sacīja: Kungs, vai tev nerūp, ka mana māsa ir pametusi mani vienu, lai es kalpotu? Saki taču viņai, lai viņa man palīdz. Kungs viņai atbildēja: Marta, Marta, tu par daudz ko esi norūpējusies un satraukusies, bet ir tikai viena lieta nepieciešama. Marija sev izvēlējusies labāko daļu, tā viņai netiks atņemta. Āmen. Dievs, Kungs, palīdzi, ka mēs ieraugam un saņemam to labāko, ko tu katram no mums esi paredzējis, lai mēs saņemam spēku no taviem vārdiem, jo tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Visās trīs šodien lasītajās rakstu vietās atkārtojās viens vārds un atklājās viena cilvēku, ticīgo cilvēku dzīves tēma – kalpošana. Vecās derības iesākumā patriarhs Ābrahāms kalpoja 3 vīriem, kas pie viņa bija ienākuši. Un šo vietu mēs vienmēr stāstam kā cilvēka tikšanos ar Dievu, ar 3 šiem it kā trīsvienības pārstāvjiem. Tad Pāvils pirmajās kristiešu draudzēs kalpoja, nesdams Kristus vārdu, līdz pat tam, ka viņš arī cieta un tika iemests cietumā. Un šeit evaņģēlija notikumā, gan šajā, gan visos citos, sanāk kopā caur mācekļu, caur Martas kalpošanu, līdz mēs nonākam līdz paša Kristus kalpošanai un saprotam viņa kalpošanu kā augstāko. Šis notikums ir liecība par Jēzus uzņemšanu kādās mājās, kādā ciemā, kādās mājās. Kaut gan mēs zinām, ka tā ir Kapernauma un tās ir Martas un Marijas mājas. Nemaz tik daudz tādu māju, kurā viņš būtu gājis un kurā būtu tā uzņemts, nav. Vēl, zinām, ir Caķeja māja. Visi kurnēja, ka Jēzus gāja pie tāda grēcīga vīra, bet šī Martas māja patiesi ir īpaša vieta, jo šeit Jēzus pavada savas kalpošanas grūtākos brīžus. Te viņš jūtas drošībā. Šeit par viņu rūpējas kā par savējo, kā par tuvāko. Un viena šāda uzņemšanas brīža liecinieki mēs šeit esam. Tīri ģimeniski. Mēs esam klāt 2 māsiņu sirsnīgai vārdu pārmaiņai. Vai tu man palīdzēsi, vai tu man nepalīdzēsi? Droši vien, ka mums ir katram nevienreiz gadījies dzirdēt ko līdzīgu pašiem savā dzīvē. Bet te šāda pārmetumu izteikšana Jēzum dzirdot, nostājoties viņam priekšā, iesaista arī viņu, aicinot izšķirt, kurai tad no māsiņām ir taisnība.
Marta nekautrējas šīs ciemiņa klātbūtnes, jo viņš jau nav tāds pirmo reizi te ieradies. Viņai kalpošana ir ierasta lieta. Viņa cenšas visu izdarīt no sirds un pēc iespējas labāk, un tāpēc Marijas palīdzība viņai lieti noderētu. Bet mēs šo mājīgo darbošanos ar evaņģēlista Lūkas palīdzību skatām no daudz lielāka mēroga. Jo evaņģēlijā katrs notikums un katrs izteikts vārds parāda ne tikai Jēzus dzīves notikums, bet caur tiem var atklāties katra cilvēka iekšējās dzīves pagriezieni, un tie liek pamatus mūsu kalpošanas labākai izpratnei. Runājot par kontekstu, mēs nevaram paiet garām tam faktam, ka Jēzus atrodas šajā sieviešu sabiedrībā, un vēl pie tam pats personīgi māca Mariju. Tā laika sabiedrība bija pilnīgi strikti nodalīta dzimumu un kastu attiecībās, kuru robežas pārkāpjot, tika izjaukts līdzsvars to starpā. Un tas austrumu zemēs tiek ievērots līdz pat mūsu dienām, un cīņa pret šīm noteiktajām tradīcijām ir daudzu traģēdiju pamatā. Tas ir tas sajukums, kas iespaido visas pasaules mieru un attīstību. Mēs gan par šīm lietām lielākā daļa no mums neko daudz nezinām, tikai no tā, ko mums saka, ko mēs varam izlasīt, bet tomēr mēs par visu spriežam, vērtējam, mums ir viedoklis. Mēs neesam bijuši ne Francijā, ne Turcijā, bet mums nav šaubu, ka mēs pārzinām visas viņu lietas. Bet vai patiesi mēs tik labi to pārzinām, kā viņi paši? Austrumu reliģiju pārstāvji no dzimšanas skaidri zina, kas viņi ir un ievēro savas tradīcijas. Jūdu zemē sievietei bija nodalīta, norādīta vieta gan mājās, gan sinagogā, kur tā drīkstēja atrasties, kā tagad tie, kas esam bijuši Jeruzālēmē pie raudu mūra, ir atsevišķa pieeja, kur lūkšanā dodas sievietes. Mums nav jāanalizē un jāsaka, vai tas ir slikti, vai tas ir labi. Tā ir viņu tradīcija, tie ir viņa likumi, viņi tur tā dzīvo. Arī šeit, šajā baznīcā, pirms gadsimtiem sievietes sēdēja vienā pusē, puiši sēdēja otrā pusē, pat liturģija bija paredzēta tam, ko dzied sievas, ko dzied vīri. Es nezinu gan, kā tur ar tām ģimenēm bija, bet liekas, ka viņi tā arī dziedāja, katrs savu. Jūdiem ir noteikts arī mācības saņemšanas stils un veids. Sieviete drīkstēja mācīties. Tagad mēs runājam par to, vai viņa drīkst pati mācīties tikai tad, ja viņas vīrs bija rabīns. Bet savukārt rabīns nekad nevarēja ierasties kādas sievietes namā un mācīt tur viņu atsevišķi no citiem. Un viens šo likumu neapšaubīja. Bet te mēs lasām, ka vispirms viņš ir atnācis šajā namā, labi, tur nedzīvoja tikai sievietes, bet viņš ir šeit sieviešu sabiedrībā, Jēzus, un Marija sēž pie viņa kājām, klausās viņa vārdos. Nu, arī Marta to vēlētos. Arī daudzi no mums gribētu dzīvot tikai ar Dieva vārda klausīšanos. Klosterī vai svētceļojumā, reizēm mēs arī to piepildam, aizejot no šīs pasaules lietām. Bet arī tur kādam ir jādara ikdienišķais, vienmuļais. Bieži nepavisam neinteresantais un neradošais darbs. Vienkārši ir daudz kā tāda, ko mēs darītu ar lielāku prieku.
bet ir jānodrošina ikdienas vajadzības. Tas, ko mēs saucam par dienišķo maizi, kas ietver visu iekšā. Kādam ir jāstāv pie durvīm, kādam ir jāmazgā grīda, kādam ir jāsaliek ziedi vāzēs. Varbūt var likties, ka tas, tā altāra kalpošana ir kas īpašs un skaists, ir jau arī. Bet tas ir jādara katru dienu. Tieši tāpat kā dārs ir jālaista katru dienu. Tikai tad viss tur plauks un ziedēs, un tad tā jau ir kalpošana. Mūsu ilgstošā darba rezultāts pēc kāda laika iegūst jaunu kvalitāti un sāk uzrunāt cilvēkus pats ar savu izskatu, ar kārtību, kas ir nodrošināta, bet, lai pie tā nonāktu, ir vienmuļš darbs līdz tam brīdim, kad tas pats atdzīvojas šajā jaunajā pilnības līmenī, parādoties jau kā garīga vērtība. Šis sarežģītais stāstījums, kā līdzība, var runāt par ikvienu mūsu ikdienas darbu. Un šis kalpošanas paralēlās savienojamības princips, cik daudz tev ir jāieliek pūles, lai tas pārvērstos, darbojas visur. Ja tas tiek nojaukts, ja mēs nevis vienmuļi strādājam, bet grābstamies, tad iestājas haoss. Un nekas nevar laikā sākties. Visur ir ķeršanās, kaut kā trūkst, kaut kā nepietiek, kaut kas ir aizmirsts, un labi gribētais neaizsniedz savu mērķi. Šī ir arī laicīgās dzīves gudrība, kuru cilvēki var ņemt vērā, var pēc tās vadīties, bet diez vai viņi iedomāsies, ka šīs un visas citas lietas savu pirmsākumu un pamatojumu rod Bībelē, par kuru daudzi tik nicīgi izsakās, un Jēzus sludināšana ir sākums visai mūsu modernajai dzīves uztverei un attieksmei, jo viņš ienes vienlīdzību un dzīvību, patiesību, cilvēku kā cilvēku attiecībās, un uz tādas pat patiesības vēlas dibināt cilvēku attiecības ar Dievu. Tas kungs Martai saka, ka tā rūpējas par daudzām lietām, bet vajag tikai vienas. Un citā tulkojumā ir vajag tikai dažas. Šeit, lai arī runa ir par šo te ārējo kalpošanu, patiesībā runā tieši par to saturu. Kas ir tas, kas ir vajadzīgs, lai cilvēks dzīvotu, lai attīstītos, pieņemtos prātā un izglītībā? Atcerieties, ir tāds jautājums, kam ir jābūt tajās 10 grāmatās, kas cilvēkam ir jāizlasa mūža laikā. Tikai 10 grāmatas. Un tā atbilde ir, ka visu mūžu ir jālasa, lai uzzinātu, kuras 10 tās ir. Vai, kā Jēzus saka, kas ir tā viena lieta. Un mēs varam teikt, ka tā ir Kristus mācība. Bet evaņģēlists šo pareizo domu vēl ir pastiprinājis, tīri praktiski parādot, ka tas tiek mācīts sievietei, kas sēž pie Jēzus kājām. Un tad tie ir vairs ne tikai vārdi, bet arī darbība, kas izsaka vēl papildus šiem mācības vārdos, teiktajam parāda šo vienlīdzību, ar kādu Jēzus attiecas pret katru cilvēku.
Marta ir tā, kas līdzīgi Ābrahamam uzņem savā mājā Dieva sūtīto cilvēku. Uzņem un kalpo viņam, dara visu, lai viņš varētu atgūt miesa un gara spēkus savai tālākajai gaitai. Martas kalpošanu nekādi nevar noniecināt, nenovērtēt, ne arī aizvietot, jo ja Marta neuzņemtu Jēzu, kā tad viņa kalpošana varētu turpināties? Un šeit ir tā smalkā robeža, kura ir jāsaredz, lai mēs nesāktu vērtēt, kura kalpošana ir derīgāka, kura ir svarīgāka, jo viena bez otras vienkārši nemaz nevar notikt. Man kā pirmo mūža pusi dzīvojušam un kalpojušam teātrī ir šie teātra principi zināmi, ka ja neatnāk ģērbēja, tad nebūs tērpu. Ja neatnāks friziere, tad nebūs, kas frizūru sagatavo, neatnāk gaismotājs, varēs tikai rubiļņiku ieslēgt, bet nianses ir katrai ainai un tā tālāk. Ja neatnāk viens aktieris, viss, nav kas to lomu nospēlē, varbūt kādā īsā var ielikt. Un tā tas ir daudzās profesijās un daudzās vietās, un tā kā es pieminēju arī draudzes dzīvi, ja šajā nedēļā nav kas pie durvīm dežūrē, tad ir jāmeklē cits, un ja nē, tad Aivaram jāstāv pašam. Katram ir jābūt savā vietā. Un jaunie mācītāji mūsu tagad ir starptautiski pieprasīti. Viens ir Brazīlijā, otrs ir Somijā, tā kad šeit, tad jau mēs viņus nevērtējam ne pēc kā, bet redz, kur viņiem jābrauc pa pasauli. Gintam jālido 23 stundas līdz Brazīlijai, lai tur pārstāvētu Eiropu. Lūk, tā šai Dieva radītajā pasaulē Dievs ir visa sākumā. Un Marija mācās Dieva mācību, kas viņai būs pamats visai tālākajai dzīvošanai. Un tāpat arī tam būtu jābūt kā pamatam katram cilvēkam. Dieva vārda klausīšanās ir labākā un svarīgākā daļa arī mūsu dzīvē, jo tā ļauj mums atgūt mieru un līdzsvaru. Tā ļauj sajust Dieva žēlastību, kas mūs uztur laicīgajā dzīvē un dod spēkus vairot visas lietas. Dieva vārds ir pamatā tām grāmatām, kas mums ir jāizlasa, ja vien mēs to tur tā mākam saskatīt. Jo visas zinātnes darbojas, lai mēs dziļāk saprastu Dieva likumus. Tos pat vārdā nenosaucot, un ir lielākais prieks, ka mēs tos ieraugam un sajūtam bez šīs vārdā saukšanas un ar pirkstu badīšanas. Mācoties jebkuru profesiju, mēs pildām Dieva nodomu, izmantojam tās dāvanas, ko Viņš mums katram ir devis. Un arī katrs mākslas veids, visa daļa literatūra pēta un cenšas izprast cilvēka dabu. Tā šī daba mūsu laikā kļūst aizvien grūtāk izprotam. Iespējams, ka tādēļ, ka cilvēki to cenšas saprast bez šīs Dieva vārda klātbūtnes. Bet mums kā Kristus sekotājiem, zinātājiem, ir iespēja sākt šo izpēti tieši ar Dieva vārdiem, saskatot šīs līdzības. Notikumi ap mums atdzīvojas un ir klātesoši, ir reāli mūsu dzīvē. Tā ir tā Marijas labā daļa, kura nevar viņai tikt atņemta. Tas ir tas garīgais pamats, kas visam dod spēku, no kura viss var augt, veidoties. Un tādēļ ir tā grūti saprast, kur paliek vai kāpēc pazūd kādreiz šī mūsu senčiem bijusī un labi
kalpojusi ticība kā garīgais pamats visā viņa dzīves garumā. Kādēļ šodien cilvēks ticību nevērtē no tā paša brīža, kad viņa dzīvē viss nostabilizējas un sāk labi iet, kad šķūņi ir pilni, veselība neklibo un viss ir brīnišķīgi it kā pats no sevis. Izskatās, kad ir mainījies pats uztveres veids. Nevairs savas acis un ausis vēro apkārt notiekošo un vērtē un atzīst par labu esam un no kaut kā atsakās, bet citu cilvēku priekšā noliktie stereotipi mūs ietekmē. Visbiežāk tie stereotipi ir ļoti tālu no Dieva pamata. Mākslas radīšanas un uztveres pamatprincips ir tas, ka tu sevī uzņem domas, idejas, sēklu un to audzē. Tieši tā, kā Jēzus māca par Dieva vārda augšanu. Tas pats princips, jo tas ir Dieva dots cilvēkam. Vai viņš to izmanto vai ne, tā ir viņa lieta. Bet mūsu laikā ļaudis vairs neaudzē, bet loka iekšā gatavu produkciju. Nevis paši lasa un veido šo savu priekšstatu, bet tikai iepazīstas ar jau gatavu rezultātu. Bet bieži tas jau ir ģenētiski pārveidots. Tā vairs nav patiesība, un to var tikai tā nejauši atklāt, kad mēs lasām kaut ko par savu jomu, kurā mēs esam profesionāļi, vai ārsti, vai skolotāji, vai vēl kādi. Un tad mēs redzam, ak vai, tas, ko viņi tur par mums stāsta, tās ir galīgās muļķības. Un to mēs brīnišķīgi redzam, kad kāds izsakās par baznīcas lietām. Eksperti, kas te kāju nav spēruši. Un tieši tādi pat eksperti pēdiņās mūs ietekmē arī citās jomās. Politikā visvairāk, līdz pat hibrīda karam, kad mums jau stāda iekšā veselu ideoloģiju, kāda cita interesēs. Arī šo domu es jums varu izteikt tikai kā sēklu, kas jums pašiem pie sevis ir jāpārbauda, jo tas, kas mums ir dots, mums ir jāsargā un jāvairo. Ja mēs to nelietojam, tad mēs pamazām aizaugam. Mums ir dota neatņemama vērtība, bet mēs paši to varam pazaudēt, izkaisīt. Neatņemama tā ir tādēļ, ka mēs jebkurā brīdī paši to varam atjaunot, sakot, Kungs, tu esi mans Dievs, uz tevi es visā paļaujos. Tā kā tas skan līdzīgi katrā dievkalpojumā, katrā introitā. Ja mēs reiz esam uzņēmuši Kungu savā sirdī, tad viņš ir pie mums arī šajā brīdī un katrā brīdī. Par viņa neredzamo klātbūtni, par mūsu esību viņā kā Kristus miesā runā Pāvils, ko mēs lasījām. Arī par Dieva kalpotāja amata pilnvarām un noslēpumu, kas izpaužas caur Kristu. Šis noslēpums ir Kristus jūsos, dievišķās godības cerība, ko mēs pasludinām, mudinot, mācot cilvēkus visā gudrībā, lai ikvienu cilvēku darītu pilnīgu Kristu. Nu, ko tur vēl piebilst? Ja Kristus vietā mums būs kāds viltus mācītājs, kāda šī te pseido zinība, gudrība, tad jūsu pūles un darbs var būt bezgalīgi liels. Mūsu disertācijas var būt biezas kā bībeles, bet tām vienalga būs tikai laicīgā vērtība. Tādēļ dzīvosim uzņemot
Kristu savā mājā, lai viņš ar savu neredzamo klātbūtni svētītu mūsu redzamo dzīvi un dotu spēku mūsu kalpošanai. Āmen!